ir laiks, kad sākas pavasaris. Un var uzsākt pavasara darbus dārzā. Lieldienās pastāv neskaitāmas tradīcijas, kuras tiek piekoptas jau kopš seniem laikiem. Svarīgs svētku priekšdarbs latviešiem allaž bijusi tīrība un sakoptība gan laukā, gan mājā. Telpas izdaiļoja ar pūpolu zariem, bērzu vai lazdu zariem un krāsotām olām. Lieldienu rītā cenšas uzcelties agri, lai nopērtu gulētājus ar pūpolu zariem, sakot, slimība ārā, veselība iekšā, kā arī kurš pirms saules lēkta paspēs nomazgāties skaidrā avota ūdenī, tas visu gadu būs mundrs un jautrs. Neatņemama lieldienu sastāvdaļa ir olu krāsošana. Apliekot olas ar sīpolu mizām, lapām, ziediem un aptinotās ar tīrām lupatiņām, var iegūt raibas olas ar interesantiem rakstiem. Ticējums vēsta, ka lieldienās olas ir jāvāra katrai saimniecei, lai būtu laba satikšana ar saimi un kaimiņiem. Lieldienās bērniem vajag ēst daudz olu, lai augtu apaļi kā olas. Kad olas gatavas, tad ar tām dodas kauties, kuram stiprāka ola, tas ilgāk dzīvos. Lieldienās vajag kārtīgi izšūpoties, tad vasarā dunduri, odi un čūskas nekož.